Mums ar producentu ļoti patīk ceļot, bet tā kā visu laiku kaut ko remontējam, ceļam un mēģinām uzzināt visu par jaunākajiem materiāliem, tad ceļošanai īsti laika neatliek. Tomēr ir labi, ka kāds to izdara mūsu vietā. Un nesen Vācijā, Minhenē, no visas pasaules sapulcējās gandrīz visi celtniecības nozares pārstāvji vislielākajā pasaules izstādē. Un ar lepnumu varam paziņot, tur bija arī mūsējiem. Pirmoreiz biju šajā izstādē, man ļoti patika šie maštābi. Bija vairāk nekā 200,000 kvadrātmetru izstādē, piedalījās vairāk nekā 2,000 kompānijas, apmeklēja šo izstādē vairāk nekā 250,000 cilvēkiem. Cik no mūsējiem ir bijuši vispār šajā izstādē? Šajā gadā no mūsējiem piedalījās 9 uzņēmumi, un apmeklētie šogad no Latvijas bija vairāk nekā 1000 cilvēkiem. Opa. Kā jums gāja Minhenē? Šī izstāde mūsu komandai viennozīmīgi deva pārliecību, ka mēs ejam pareizā virzienā. No kuras valsts varbūt bija vislielākā interese? Es negribētu teikt, ka konkrēti viena valsts auditorija, kas nāca pie mums, bija ļoti plaša geogrāfija. Tie bija no Austrālijas, no Dienvidkorejas, no Japānas, no Singapūras, no Vācijas, no Kanādas un vēl. Kas tev varbūt likās pats pārsteidzošākais? Man ļoti patika tāds materiāls, kuru ražo Vācijā. Viņš bija ūdens noturīgs, no viņa taisa vannas un duša kabīnes. Un es domāju, tuvākajos laikos tas būs ļoti populārs Eiropā. Kā tev liekas, kuras no tām tehnoloģijām, ko tu redzēji Vācijā, drīz varētu būt arī pie mums Latvijā? Tagad tieši attīstās gudras mājas, un gudras mājas sistēmas, piemēram, mūsu tirgu nav tik populāras. Un tuvākajos laikos Eiropā ļoti palielinās šie apjomi ar gudru mājas sistēmu. Kā tu izskaidrot mūsu skatītājiem, kas īsti ir gudrās mājas? Gudras mājas tas ir principā programmatūra, kur tu vari uzstādīt gaisa temperatūru, automatizēt signalizācijas, gaismas, žaluzijas un kontrolēt to mobilo tālruņu. Man patika, bija viena hale ar IT risinājumiem, un viena no spožākajām tēmām celtniecība ir BIM risinājumi, ko mēs tagad ļoti labi redzam, kas attīstās mūsu tirgu. Tas ir sistēmas, kur mēs varam saprogrammēt visu materiālu, tehniski, kā pareizi darīt katram no celtniekiem, inženieriem, projektētājiem. Galvenais, mēs visu to modulējam datorā, varam vizualizēt piemēram, ar virtuālas realitātes glāzes. Kā kopumā ņemot prognozē, cik ātri šīs inovācijas varētu ienākt Latvijā? Mēs atpaliekam uz 3-5 gadiem no tirga, bet mēs tagad redzam, ka, piemēram, BIM sistēmas jau tagad attīstās ļoti labi mūsu tirgu, jau ekonomiskā ministrijā sadarbojas, tur Rail Baltica liels projekts, kur mums tagad izveidojas ar BIM risinājumi.